Labdien, laikam jau labvakar. Būšu ļoti īss. Liels paldies mūsu aktīviem kolēģiem no jaunlatviešiem. Ir palicis Arturs Klebachs. Es esmu ļoti priecīgs un ļoti pārliecināti vienmēr Arturs ir uzstājies un ļoti pārliecināti. Un pat nesen ar Stambulas konvenciju saistībā viņš bija tieši tas, kurš pateica, ka visam tam apakšā ir naudiņa. Tas ir, un tagad arī par Krievu savienību. Sohina un Pagors. Burtiski 2-3 dienas atpakaļ viņi abi divi ļoti profesionāli parādīja starpību starp Stambulas konvenciju un mazākumtautību konvenciju. Tā mazākumtautību konvencija joprojām fantastiski klibo. Mums tur ir atrunas, bet neviens tam nepievērš uzmanību. Tātad, to, ko teica Normons tikko, ka tā sadarbība ir ļoti svarīga. Jo arī Drēmaņkunga teiktais par reģionālo, teiksim, pievērst lielāku uzmanību mūsu reģionāliem punktiem, man liekas, ir vairāk nekā svarīgi. Piefiksēju vienu tādu nelāgu lietu, kas patiesi sabiedrībā ir sācies, to pateica Jūlija pašā sākumā. Sabiedrība ir uz nejūtīguma robežas. Vakardien, 4 dienas pirms Latvijas Republikas proklamēšanas gada dienu, es dzirdu radio kā pirmo ziņu. Es neesmu stabilitātes fans. Viņi pārāk radikāli. Bet to, ko uzdrošinās drošības dienestu un mēdīji, man tas nebija pieņemams. 4 dienas pirms svētkiem pateikt to, ka tiek iesākta krimināla lieta. Par to, ko mēs visi zinām, ko Rosļakova kungs teica 5. jūnijā, bet kāpēc to nevarēja izdarīt 6. jūlijā, 6. augustā, 6. septembrī, 6. oktobrī? Kāpēc tas bija jādara 4 dienas pirms svētkiem? Par ko tas liecina? Paldies par uzmanību!